ir spēlējuši Slovākijā. Es zinu, varbūt kāds spēlēs, bet tagad Andersons no tūs distances piespēl vārtu priekšā. Bet kopumā maz pauzes, labs spēles tēmas, un tagad gan kļūt pie zilās līnijas uzbrukuma zonā. Mēties pa vārtiem Ivars Punenovs. Ir atsevišķi spēlētāji, kam jo īpaši pievērš uzmanību Harijs Vitoļņš. Un tagad atkal tiek uzbrukuma zonā Norvēģi. Vēl viens mēties pa vārtiem. Saikni Norvēģija ar Zviedriju skaidrs ir pietiekami cieši. Raidīt trip no distances, tagad Ivars Punenovs! Tās ir atkal citas lietas un cits nians par citiem gadiem. Ārā no zonas Rīpa ir izdevies dabūt paralēli spēlētāju nomaiņu daļai, bet iespēja divatā norganizēt epizodu metiens un te nesekmējas to realizēt. Tā, pāradresēt to uzbrukumā pēc tam, lai iesaistītos turpinājumā. Un nav tā, ka nav varianta. Andersons līdz galam cīnās, tagad vārtu priekšā metiens un Rīpa ir vārtos 1-0. Daniels Bērziņš, vārtu autors un Latvijas izlase izvirzās vadībā. Skatāmies te arī epizodu līdz galam. Daniels Bērziņš saņem piespēlu vārtu priekšā un zina, ko šādā situācijā darīt. Lūk, tepat arī Krastenbergs, Andersons un Daniels Bērziņš. Šis mačs gan jau, ka arī būs iedevis vajadzīgās emocijas labam sezonas turpinājumam. Tagad un ērtās metiens atsida Breivolds. 20 sekundes nospēlēt šādā formātā. Piespēle uz Bokārtu. Bokārtu metiens un Rīpa spēja notvērt, zīmēt vairāk un daudz sanāk zīmēt to pie laukuma apmalēm. Un tagad vienatnē iespēja skriet pret vārtiem 40 sekundes un mazāk māk Krastenbergs. 2-0. Latvijas izlasē. Dubulto pārsvaru stāvlīgās kopā ar Tomu Andersonu. Sezonas gaitā mainīja klubu. Tieši pēc iepriekšējā izlaša pārtraukuma. Lūk, pie zilās līnijas kļūdījās tur Norvēģi. Krastenbergs labi jau laicīgi lasīja šo situāciju un tehnikas. Ne pirmā epizoda, kur mūsiem mēģina šādi gūt vārdus, un tas arī sekmējās ar precīzi noslēgumu. Renārs Krastenbergs. 2-0. Vēlreiz mēties no distances, atlieks ir pār priekšā un 3-0. Andri Ravinskis mestis šī brīža otrajam spēcīgākajam. Šī brīža otrais spēcīgākais klubs. To arī pārstāv Ravinskis un te līdz galām vārtu priekšā cīņa redzams. Pirms šo metienu no zilās līnijas ar acitē cīņu to acit. Tur Lapinskis jau pieskārās Rīpā pavirzot uz otru pusi, šķiet, ka ne. Lūk, te izvalk Rīpa vārtu priekšā Ravinskis un ieceļ to vārtos 3-0. Bija viņš U20 pasaules čempionātā, gan 22. gada čempionātā. Un te lieliski iespēja Balcērs. Pārāk daudz vietas un pārāk daudz laika tika atstāts Rudolfam Balceram. Atkal izcīnīt divu cīņies vārtiem. Lūk, te cik daudz laika, cik daudz vietas tad trim spēlētājiem ir Balceram. Un daudziem, protams, visspilgtāk atmiņā ir palicis Balcera meistars dīķis 18. gada čempionātā. Viņam pārstāvot Norvēģijas klubu. Šo sezonu 4 vārti, 11 piespēles, kā minēt. Te spēcīgs metiens un arī Trāvāks gūs vārtu šajā mačā skaitliskajā vairākumā. 5-0. Mērķtiecīgs, ļoti labs sezona arī iesvērtusies Platmau. Varbūt ne pats sezonas sākums, bet pēc tam jau nulli karsta un te arī apliecina ļoti spēcīgs metiens. Bez Rīpas apstrādes un tā ir nogādāt vārtos. 5-0. To izveidot tagad tikai zona ir brīva. Ātri atpakaļ zonā eleganti Daugaviņš līdz galam. Un tas ir arī viss šajā skatiskajā vairākumā arī šajā spēlē. Izdodas izcīnīt uzvaru Latvijai. Ļoti pārliecinošu uzvaru. Apspēlējot Norvēģijas valsts vienību ar 5-0.